šī vēlme noklusēt un noslēpt informāciju, un tas jums pagaidām tā kā ir izdevies, ja, tieši noveda pie tā, ka ir simtiem satrauktu vecāku, ka ir sarunas viskaut kur, tikai ne domes sēdēs, un šīs sarunas, ko arī pati veicināja Geikins kundze, nāciet pie manis uz kabinetu, visus izrunāsim. Nu, tas ir tas Svētlovskas tirgus stils, par ko ļoti satraukusies ir Liānas kundze, jo tikai tādā veidā, varbūt vēl padomu laikos, kabinetos tur pie konjaka glāzes notika šīs te sarunāšanas. Ja? Nu, nāciet, visu sarunāsim. Nē, mēs esam par to, lai šis demokrātiskais stils, par kuru mēs iestājamies, domē uzvarētu. Un paldies tiem vecākiem, kas šodien atprasījās no darba, izdomāja veidu, kādā tikt, atskrēja pēdējā brīdī, lai varētu uzstāties par savu bērndārzu un parādīt pat prezentāciju par to, cik ļoti labi, kvalitatīvi aprīkot bērndārzu jūs grasāties slēgt. Nevis iet un kaut kur pa kabinetiem klanīties Geikins kundzei, kur ir vienkārši uz brīdi, uz īsu brīdi šobrīd Rīgas domē ir atbildīgais cilvēks par izglītības iestādēm. Viņa nav ne karaliene, viņai nav nekādas superspējas, viņa ir tikai cilvēks, kurš pavisam īsu brīdi atbildēs par šo jautājumu. Un tā atbildība, ko Geikins kundze domā ir uzņēmusies, nē, jūs neesat uzņēmusies atbildību. Uzņemties atbildību nozīmē saulēcīgi informēt visas izglītības iestādes, tikties ar vecākiem, proaktīvi atbraukt uz bērndārzu un pateikt, paskatoties acīs, mēs jūs gribam slēgt. Parunāsim par šo jautājumu, ja? Nevis tā, ka es esmu karaliene, brauciet pie manis runājiet. Starp citu par Vecmilgrāvu dārziņu, 232. dārziņu, nav taisnība jums par to, ka jūs tagad mēģināt privātos bērndārzus pretnostatīt pašvaldības bērndārziem, kurus pašus jūs esat tā kā arī droši vien noveduši pie tādas situācijas. Jā? Jūs teicāt, bet kā mēs varam dzīvot tagad, kad privātie bērndārzi ir tie, ko izvēlās vecāki, nevis pašvaldības bērndārzi. Jūs bijāt atbildīgi par šo sfēru, tad sakiet pati sev, ka jūs netikāt galā. Tad, lūk, Vecmilgrāvu bērndārs 232. Šis te ļoti labi aprīkotais bērndārs, viņam nav konkurentu. Tur nav bērndārzi, privātie bērndārzi Vecmilgrāvu apkaimē. Par ko tad ir runa? Runa ir par to, ko mēs arī padzirdējām no Geikins kundzes, par to kvalitāti, kā jūs nosaucāt. Ja? Tā nav kvalitāte, tā tiešām ir atsevišķu iedzīvotāju grupas apspiešana. Jo jums ir mīlulīši, ja, un tad jums ir tie, kurus jūs tā kā negribētu vispār redzēt. Mēs taču to saprotam, par ko mēs runājam. Lūk, tā kā, jā, Geikins kundze, jūs ieiesiet vēsturē kā Rīgas bērndārzu bende, tā mēs jūs sauksim. Jūs esat bērndārzu bende.